Klau. Tu sākumā teici, tev ļoti patīk eksperimenti, fizika un tam līdzīgi, jā? Man tev ir priekš pirmā raidījuma mazs pārbaudījums. Gatava? Jā, gatava. Skaties, es esmu paņēmis šādu bumbiņu, jā? Kurš zina, kas tā ir pa bumbiņu? Biljarda bumbiņa. Pareizi, tā ir biljarda bumbiņa. Skaties. Ir smaga. Diezgan smaga, jā. Un es bumbiņā esmu ieskrūvējis iekšā tādu mazu āķīti un piesēju šņurīt. Es paņemšu tādu te kociņu, jā. Uzlikšu viņu tā te. Un tagad man tev ir jautājums, kas būs, ja es atlaidīšu vaļā šito kreiso roku? Bumbiņa nokritīs. Pamēģinām, skatāmies. Tiešām nokrita. Tu mani biedē. Labi, tā tad ar zinātni tu jau esi mazliet uz tu. Bet tagad pats svarīgākais jautājums. Skaties, kas būs, ja es tagad šinī te galā piesiešu mazu skrūvīti. Redzi? Tāda pat šņorīti un mazu skrūvīti. Nu, kas tagad būs? Kā tev liekas? Tas pats notiks. Domā? Bumbiņa nokritīs, bet, protams, es esmu skaties, pārliecināta. pamēģinām, skaties, kas būs, ja es tagad palaidīšu viņu, skaties. Redzēji? Jā! Nenokrita. Bet kādā veidā? Skaties, vēlreiz pamēģinām. Maza skrūvīte, jā, pamēģinām vēlreiz. Gribat vēlreiz? Jā! Skaties. Hop! Redzējāt? Varbūt kāds grib nolikt apakšā savu mobīlo telefonu, pamēģināt. Kurš grib nolikt savu mobīlo telefonu? Tu gribi iedot, nāc, dod savējo telefonu. Nav žēl. Nebūs žēl. Pareizi eksperimenti, nevajag neko žēlot. Nu ko, pamēģinām, kas notiksies? Pamēģinām. Nu, šitādā attālumā mēs gribam, lai tā bumbiņa apstājās. Jā. Nu, tā tik. 3, 2, 1, aiziet! Telefons vesels! Labi! Bet es nesaprotu, kā tas notiek? Jā. Īstenībā, skaties, ir ļoti vienkārši. Tad, kad es palaidu vaļā, šeit ir smagumiņš, un tas smagumiņš krīt uz leju, un viņu velkot uz šeit, viņam veidojās tāds spēks, kas viņu čik apkārt un iegriež. Ja paņem ap pirkstu, viņu liek tā te, redzi, viņš pats arī griežās ap pirkstu. Jā, redzu. Bet tur vienmēr jābūt bumbiņai? Tur var jebko mēģināt likt, tur var atslēgu saisčus pielikt, tur var pielikt arī kārtīgu lielu bumbu, tur var pielikt, ko vēl lielāku. Futbola bumbu var pielikt, jebko var pielikt. Man ir viena ideja. Nu? Bet tas ir ļoti bīstami. Nu, tas man nebaida. Kā būtu, ja mēs tur pieliktu āmuru? Āmuru? Tev nebūtu bailes likt zem āmura apakšā telefonu? Mēs varam, es domāju, bet tam mums būs jāpaņem īpaša uzparīgta. Skatieties, kāda es esmu sataisījis. Es ņemšu telefonu? Jā, un te mums galā ir āmurs, redzat? Īsts āmurs. Es pataustīšu, vai ir īsts, ja? Pataust, vai ir īsts. Ir īstais, smagais āmurs. Varbūt pasaki tam, sasveicinies ar to āmuru, kurš varbūt tulītās to tavu telefonu. Cerams, nesadragās. Ir īsts āmurs. Ir īsts āmurs, jā? Smags. Liekam telefonu. Tā. Tu nebaidies? Zinātnē vienmēr ir jābūt gatavam visādiem pa šitā. Ai, nē, tik traki nē. Liksim vairāk uz ekrānu, jā, lai vairāk uz ekrānu. Jā? Nē. Tā, nu. Jā? Nu labi, jā. Tā, pavelkam. Nu, gatavi? Skaitam visu kopā. 3, 2, 1. Labi! Precīzi! Nu, varbūt tagad tu gribi pamēģināt? Es gribu. Varbūt augstāk nedaudz. Nē, būs ļoti labi. Būs labi, ja? Velc līdz galam. Atvelc. Vēl. Atkāpies. Un vienkārši laist vaļā? Visi kopā tagad. 3, 2, 1. Aiziet! Labais! Bet klausies, es nesaprotu. Kā tu zināji, cik daudz ir jāatvelk? Šito arī mājās, bērni, jūs paši varat eksperimentēt. Jā. Es tev parādīšu mazu noslēpumu, ko mēs varam darīt. Mēs paņemam, novelkam pusi, atzīmējam šeit mazliet ar flomasteru, no kuras vietas vajadzēs palaist. No tās vietas es sākšu, un tad mēs paceļam viņu augšā, ļaujam, lai viņš nokrīt, un tad mēs atzīmējam to vietu, līdz kurienē viņš šeit ir. Tātad man ir jāatzīmē divas vietas. Jā, pusīti. Un līdz tai vietai, kur viņš nokrīt. Un tad tu varēsi, kad jau tu zināsi to attālumu, tad tu vari katru reizi pameņemt un atrast to vietiņu, kur tu esi atzīmējis, un nomēriet no kāda augstuma to bumbiņu laist. Nu, es mājās noteikti pamēģināšu. Un mēs laižam, arī es atrodu savu pusīti, un hop! Bērni, jūs pamēģināsiet mājās? Jā! Ar mammas un tēta telefoniem, ja? Labi, nu ko, šis bija mūsu pirmais 2015. gada raidījums. Mums bija burvīgi eksperimenti, un mums padomāja vēl ļoti daudz eksperimenti. Tiekamies nākamreiz! Paldies, labi!